Es teikšu godīgi, Dimdiņa zaķis redzēja lietu. Jā, un negribēju būt saistīts ar šo lietu. Mēs šodien parunāsim par Dimdiņa produktiem, iepazīstināsim dažus, kas nezina. Mums šeit ir kaut kas, ko es vēl neesmu nekad pagaršojis, bet man apskatoties apakšpusītē, ja jūs paskatāties šeit, izskatās, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs adžikam, dāmas un kunga adžikam. Viņa ļoti labi. Mums ir karotīgi? Tas tāds ir, mums ir adžika. Mums ir adžika, mums ir karotīgi? Nē, mēs esam azīti. Piko, galo, tomātus, salsa, maigs pikantums, dar ļoti labi pie načos, pie gaļas un arī ar bruškētu, dāmas un kungi. Kā garšo? Tu zini, man patīk. Man patīk, ka nav tas baigais sāls, kas parasti ir Latvijas ražotajām mērcēm. Nē, viņš ir ļoti svaigs. Pamēģinām viņu ar gaļu kopā. Uzliec tortas tiesiņu, un mēs uzlicam arī operatoram tortas tiesiņu. Gaļu viņam daudz nedos. Pag. Tas tomēr... Mazāk gaļa, jā? Tas tomēr operatoram. Jā. No, kā tīmta roka. Šis ir ļoti foršs. Šis ir viens no tiem produktiem, ko tu veikalā skaties un nezinu, vai pirkt. Un pēc tam tajā brīdī, kad viņš stāv uz galda, gatavoties to, ko vajadzēja nopirkt. Pērkiet pa 2. Dimdiņas. Kur mēs esam? Kur mēs esam? Mēs esam Viesītes. Tā ir tā pati vieta, kas kādreiz bija Karpudītes kastos. Jā, kastos. Dāmas un kungi, ja jūs nezināt, cauri Jānmāra pa izbraucot, tur ir tāds brīnišķīgs Karpudītes, kur viņi sāk pa pilno, ienākt var pa brīvo. Makšķerēšanas vieta maksā 15 €, ja nemaldos šobrīd. Un tur ir arī vēl vesels infodēls pie pašas ieejas.